Paldies. Labdien, cienījamie klātesošie, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Es vēlētos sniegt tādu nelielu ieskatu par notikumu, kas notika 105 gadu atpakaļ šeit pat Jūrmalā, kuru es ceru, ka šogad vēl kaut kur atcerēsies, jo tas tiešām ir ievērības cienīgs notikums, proti liela startautiska konference Bulduru viesnīcā, kas notika, kur arī tā sauc par Bulduru konferenci. Lai runātu par šo konferenci, noteikti ir jāsniedz neliels ieskats par to, kas tad bija par iemesliem šai konferenci un kāda bija ģeopolitiskā situācija šajā laikā mūsu reģionā un Austrum Eiropā vispār. Tas ir 1920. gads. Pirmais pasaules karš jau bija 2 gadi kā beidzies. Bija sabrukušas lielās impērijas Eiropā, Krievijas, Vācijas, Austro-Ungārijas, arī Otomāņu impērija. Un Austrum Eiropā bija izveidojušās vesela virkni jaunu valstu. Daļai no šiem valstīm savu neatkarību nācās izcīnīt karos, tā skaitā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Neatkarības kari bija beigušies, vismaz kara darbība bija beigusies, un šo valstu teritorijas bija atbrīvotas no ienaidniekiem, ārējiem ienaidniekiem, un valstis bija ceļā uz savu, jo pirmais solis jau bija spērts ceļā uz savu valstisko atzīšanu startautiskajā arēnā. Lietuva, Igaunija un Latvija šajā mirklī jau bija sākuši mieru sarunas ar padomu Krieviju, Polija un Somija bija daļai startautiski atzīts valsts, Latvija, Lietuva un Igaunija vēl nebija startautiski atzīts valsts. Polijas un Lietuvas attiecībās, kā melna ēna stāvēja Viļņa, Latvijai ar Lietuvu un arī ar Igauniju bija savstarpējās teritoriālās pretenzijas, ko vēlāk atrisināja ar startautisku palīdzību, tikai startautisku palīdzību, proti šķīrēja tiesām. Tomēr bija skaidrs, ka neatkarību ieguvušo un faktiski izcīnījušo valstu valdības apzinājās nepieciešamību veidot ciešāku politisko un arī militāro sadarbību savas neatkarības nostiprināšanai un nosargāšanai nākotnē. Tomēr šīs savstarpējās pretrunas izrādījās nepārvarams šķērslis, un tas spilgti iezīmējās arī Baltijas valstu konferencē, kas 1920. gada augustā un septembrī noritēja Rīgas Jūrmalā Bulduru viesnīcā. Faktiski reģionālās koalīcijas meklējumi un centieni noslēgt savstarpējās palīdzības līgumus, ir sevišķi militāros starp Baltijas valstīm un arī starp visām Austrum Eiropas valstīm. Un visā Austrum Eiropā arī kāda lielāka savstarpējās palīdzības savienība meklējuma sākās jau 20. gadsimta 20. gadu pašā sākumā. Bija skaidrs, ka jaunās valstis, Baltijas valstis, Somija un Polija, viņam bija skaidrs, ka vienai pret iespējamu agresiju no ārpuses tām būs noturēties ļoti grūti, bet šīs minētās teritoriālās un ģeopolitiskās pretrunas ļoti traucēja šādu nodomu īstenošanai. Atšķīrās redzējums, kas būtu tas potenciālais ienaidnieks šīm valstīm, pret kuru tad šāda savienība būs jāslēdz. Dažām no tām bija Vācija, dažām padomu Krievija, vēlāk padomu Savienība. Lietuva un Polija vienoja šis kopīgais naids vienam pret otru par Viļņu, kurām valstīm tā būtu piederīgi, abas valsts šo pilsētu uzskatīja par savu. Bet, piemēram, tai pašai Latvijai bija ārkārtīgi svarīgi uzturēt labas attiecības gan ar Poliju, gan ar Lietuvu. Un bija skaidrs, ka kamēr Viļņas jautājumu neatrisinās Polija un Lietuva vienā savienībā, vienalga vai politiskajā, vai militārajā, vai ekonomiskajā, vienkārši nebūs. Bet Viļņas jautājums tā arī netika atrisināts līdz pat 2. pasaules kara sākumam. Vēl pirms 1920. gada augusta konferences notika 2 iepriekšējās startautiskās konferences, 1919. gada rudenī Tartu un 1920. gada janvārī Helsinkos, kurās Baltijas valstu un Somijas pārstāvi jau mēģināja zondēt augsni kādam lielākam reģionālam drošības veidojumam vai organizācijai, un tieši uz šo nākošo pēc kārtas 3. konferenci bija ļoti lielas cerības liktas, tā izskatījās ļoti perspektīva. Latvijas puses šīs konferences organizēšana sāk jau 1919. gada beigās, kad izveidojās organizācijas birojas, ko vadīja Voldemārs Zāmēls. Birojam bija rīcības, politiskā, nacionālā, saimnieciskā, juridiskā, sociālā, sanitārā, kultūras, propagandas un militārā nodaļas, kuru vadītāji kopā biroja vadītāji sastādīja padomi, kur savukārt ievēlēja biroja prezidiju, un atbilstoši savai tematikai nodaļas izstrādāja arī konferencē iesniedzamos projektus.
cerot, ka konferencē vēlāk spēs vienoties par daudziem būtiskiem jautājumiem kaimiņu valstu starpā. Konferencē iesniedzamos projektus birojas izstrādāja kopā ar attiecīgiem resoriem, kuru tad sūtīja biroja nodaļās savus pārstāvis. Nodaļas savukārt izstrādātos projektus, kas attiecās uz konferences dienas kārtību, iesniedz ārlietu ministrijai, kura tad savukārt tos iesniedz konferencē interesētajām valstīm. Šo konferenci bija paredzēts sasaukt maijā, taču dažādu iemeslu dēļ tā sākās tikai 6. augustā. Šajā konferencē piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas, vēlāk arī Ukrainas pārstāvi. Konferences atklāšana notika Rīgā, bet vēlāk pārcēlās uz Bulduru sanatoriju, kur konferences dalībnieks arī izmitināja. Noslēdzās šī konference pēc mēneša, 4. septembrī. Konferences gaitā tika izstrādāt vairāk līguma projektu par pilsonību, par ārzemnieku vienlīdzību civiltiesībās, pilsoņu optāciju, tirzniecību un rūpniecību, arbitrāžu, kriminālu noziedzniekiem, autortiesībām un medicīnas pētījumiem, nolemjot izveidot kopēju propagandas biroju ārzemēs un patstāvīgu dalību valstu padomu, kā arī sasaukt pasta un dzelzceļa pārstāvju kongresu. Kopā pieņēma 21 saimnieciskā rakstura rezolūcijas, 7 vienošanās projektus un 11 konvenciju projektus, tā skaitā militāro. Un tieši šis te lielais darba apjoms un diezgan milzīgais skaits ar dažādām konvencijām, dažādiem līguma projektiem bija arī tas, ka viens no iemesliem, kāpēc konferences darbs bija vēlāk atzīts par ļoti neproduktīvu, proti īsais laiks un ārkārtīgi lielais apjoms un ārkārtīgi plašais apjoms visām šīm nosauktajām konvencijām un līguma projektiem bija tas, kāpēc nevarēja koncentrēties uz kaut ko vienu tādu lielāku un varbūt nozīmīgāku, to skaitā militāro vai ārpolitisko dimensiju, un konferences darbs bija tāds ļoti sadrumstalots. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc konferences darbu nevarēja saukt par sekmīgu, izrādījās jau pašā sākumā iezīmējušos nepārvaramu šķēršļu dēļ, kurus mēģināja pārvarēt, bet tā arī nespēja pārvarēt. Konferences laiks sakrita ar dažiem notikumiem tepat reģionā, kas izrādījās ļoti ģeopolitiski nozīmīgi. Proti, 16. augustā kaujās pie Varšavas izšķīrās Polijas liktenis. Sarkanā armija bija sākusi savu vasaras ofensīvu ar acīm redzamu mērķi iznīcināt Poliju kā valsti, ceļā uz vispasaules revolūciju un iekarojumiem Vācijā, proletariāta revolūcija Vācijā, Polija bija nevajadzīgs šķērslis. Savukārt uz šo te notikumu ar interesi raudzījās Lietuva, un tieši konferences laikā un konferences ietvaros Lietuvas delegācija arī izvirzīja teritoriālās prasības pret Latviju, pieprasīja Jēkabpils un Ilūgas sapriņķa daļas iekļaušanu savā valstī. Daļēji šī teritorija bija tobrīd arī Lietuvas armijas okupēta, un Latvija, protams, šīm prasībām nepiekrita. Vēlāk teritoriālās domstarpības atrisināja starptautiskā šķīrējtiesa, bet 1920. gada rudens sākumā pastāvēja liels bažas par to, ka starp Latviju un Lietuvu varētu uzšķilties kādā savstarpējās nepatikas dzirksts, kas varētu mierīgi pāriet militārā konfliktā. Un Zikrīts Anamēja Raujas pēc tam secināja, ka Buldura apspriede beidzās tāpat kā visi iepriekšējās konferences ar konstatējumu, ka savstarpēja vienošanās Lietuvas un Latvijas robežas lietā, diemžēl, nav panākama. Vēl lielākā mērā konferences darbu traucēja Polijas un Lietuvas jau tradicionālās nesaskaņas dēļ Viļņas, un šis jautājums tā arī palika neatrisināts, jo, kā jau minēja, līdz pat 1939. gadam, līdz brīdim, kad Polija bija sakauta un viena no Polijas okupētājiem valstīm, proti Padomju Savienība, atdeva Lietuvai Viļņu kopā ar Viļņas apgabalu, protams, paredzot, ka pēc pusgada visa teritorija kopā ar visu Lietuvu nonāks jau Padomju Savienības kontrolē. Bet Bulduru konferences laikā, Bulduru viesmājā, poļi ar lietuviešiem viens uz otru raudzījās kā uz neslēptiem ienaidniekiem, un vienu brīdī konferences dalībvalstis pat raudzījās, pat apsvēra kopējas konvencijas noslēgšanu bez Lietuvas.
jo lietuvieši kategoriski atteicās to darīt, ja Viļņa nebūs viņu. Bet tad pastāvēja bažas, ka Lietuva nonāks ciešā Vācijas un padomju Krievijas ietekmē, jo uz šīm valstīm lietuviešu valdība raudzījās kā uz Polijas ienaidniekiem. Sarkanā armija tobrīd atradās pie Varšavas, brīnums pie Vislas jau brieda, bet vēl nebija noticis. Un lietuvieši pamatot cerēja, ka Polijas iznīcināšanas gadījumā viņi Viļņu varēs itin mierīgi un itin viegli paņemt sev. Vēl viena pretruna bija Ukrainas Tautas Republikas un Baltkrievijas Tautas Republikas dalība vai nedalība šajā konferencē. Sākumā šīs divas delegācijas piedalījās kā novērotāji un visu laiku izteica cerības, ka viņām ļaus piedalīties konferencē kā pilntiesīgām dalībniecēm. Savukārt konferences dalībniecēm uz Ukrainas un Baltkrievijas līdzdalību bija dažādi viedokļi. Lieta tāda, ka abas šīs delegācijas pārstāvēja valdības, kas absolūti nekontrolēja savu teritoriju, un ja Ukrainas Tautas Republikai bija arī kaut kāds bruņots spēks, vēl kas, protams, tobrīd neatradās Ukrainā, tad Baltkrievija nebija pat tā. Beigās, kā iznākums, Ukrainas delegācija tomēr bija pielaista pie konferences darba, bet Baltkrievijai bija atteikts. Mūsu gadījumā vairāk interesē militārās konvencijas projekts, kas tika izstrādāts sākotnēji gan bez lietuviešiem, jo lietuvieši sākotnēji vispārēji noraidīja domu par militārās savienības izveidi, jo Lietuvas 12. jūlija miera līgums ar padomju Krieviju nodeva tai teritorijai Viļņu centrā, gan toreiz Viļņa vēl nebija. Paņemam tāpēc, ka tur atradās Polijas karaspēks. Bet tad, kad padomju Krievija Polijas karaspēks atkāpās un ieņēma sarkanā armija Viļņu. Bet tad, kad padomju Krievija bija jau zaudējusi kaujā par Varšavu un bija noticis brīnums pie Vislas, tad sarkanās armijas bēgšanas rezultātā no Varšavas vairāk uz austrumiem un bija zudušas arī cerības uz pasaules revolūciju. Neilgi pirms Bulduru konferences noslēguma, proti 27. augustā, sarkanā armija izgāja no Viļņas apgabalu un atdeva šo Viļņas teritoriju Lietuvai. Faktiski, to sanaidojot Lietuvu un Poliju vēl vairāk un padarot saprašanos pilnīgi neiespējams starp šīm divām valstīm, kas padomju Krievijai bija ļoti izdevīgi, jo padomju Krievija meklēja jebkuru ieganstu, lai Bulduru konferences darbu norautu. Šeit ir neliela kartīte par šīm strīdus apgabaliem, kas iezīmēta ar zaļu starp lietuviešiem un poļiem. Vēlāk konferencē lietuvieši piedāvā izveidot savienību no valstīm, kas jau bija noslēguši mieru ar padomju Krieviju, tādējādi atkristu Polija un Somija. Savukārt Polijas delegāti paziņoja, ja Lietuvas nostājas dēļ netiks noslēgt konvenciju par visu dalību valstu piedalīšanos, Polija paturēs sev brīvas rīcības tiesības attiecībā pret šo valsti. Antantes spiediena rezultātā, kas piedalījās Antantes pārstāvā kā novērotāji Lietuva un piekrita militāras konvencijas projektam. Lielā mērā militārās konvencijas projekts, kas bija tāds ļoti vispārējs, viņš paredzēja, ka konvencijas dalību valstīm jau miera laikā būs sava vienota karaspēka vadība, bet kara laikā tiks izveidota militārā padoma, kas vadīs visu konvencijas dalību valstu karaspēka koordināciju pret kādu no ārējiem ienaidniekiem. Bija paredzēts, ka 30. augustā tika parakstīts arī politiskās savienības līguma projekts, ko lietuviešu pārstāvi izdarīja nosacījumu, ka tur ir speciāli atruna pa Viļņu. Bija paredzēts, ka šo gan militārā konvencija, gan politiskās savienības līgumu ratificēs līdz 15. decembrim visu iesaistīto valstu, visas iesaistītās valstis, un kurš sātos spēkā tikai tad, kad valstis tos ratificētu pat tad, ja viena vai divas neratificētu, ar to domājot Lietuvu, bet tas nenotika. 4. septembrī Bulduru konferences beidza darbu. Pēc 3 dienām uz savu pirmo sēdi sanāca Baltijas valstu pilnvaroto pārstāvu sapulce, tā darbojas 2 gadus. Tās darbā nepiedalījās Lietuvas, šai sapulcē nebija nekādas nozīmes, un militārās konvencijas projekts tā arī palika uz papīra. Un kas notika tālāk? Notika vēl dažas savstarpējās tikšanās, no kurām lielākā ir 1922. gada martā Varšavā konference, kurā piedalījās Igaunijas, Latvijas, Polijas un Somijas ārlietu ministri. Bija runa arī par militāro savienību, projekts neīstenojās, un rezultātā
Tikai tā, ka 4 Baltijas valsts savienību izveidot neizdevās, tad Latvijas un Igaunijas valdības sāk savstarpējās sarunas par savstarpējo līgumu, lai atrisinātu gan teritoriālo, gan finansiālo, gan ekonomisko, gan robežu jautājumu un virzīties uz militāro savienību. Un 1923. gada rudenī tika sarīkota vairākas dienu ilga konferences, kurā piedalījās Latvija un Igaunija. Šo abu valstu delegācijas, kas pēc principiālas vienošanās par būtiskākajiem jautājumiem 1. novembrī abas delegācijas arī parakstīja Latvijas un Igaunijas aizsardzības savienības līgumu, kurā pēc tam parakstīja arī virkni visādu savādāku līgumu starp šīm abām divām valstīm, kuros bija noregulētas gan robežu, gan arī savstarpējās finansiālās pretenzijas vienam pret otru šai valstī, jo Igaunija izvirzīja Latvijai prasību par līdzekļu atlīdzināšanu palīdzību cīņā pret ārējiem ienaidniekiem, tas ir proti par palīdzību neatkarības kara laikā. Tur bija vesela nianse par šo līguma visādiem punktiem, un tur noteikti varētu pat atsevišķu, droši vien, ka varētu, un atsevišķu publikāciju, atsevišķu referātu par šo te nolasīt. Bet galvenais ir tas, ka starp šīm abām valstīm bija noslēgta militārā savienība, kas gan vairāk izpaudās tādā savstarpējās vizītēs vienam pret otru, vienam pie otrā, jo abu valstu bruņoto spēku virspavēlniecības nekādīgi nevarēja vienoties par atsevišķiem punktiem, kas šo savienību padarītu taustām, proti viņi nevarēja vienoties par punktu numur 1, kādā valodā notiks savstarpējā komunikācija. Tālāk pa punktu 1, tātad viņi netika īstenoti ne savstarpējās apmaiņas ar slepeniem kodiem, ne ieroču unifikācijas projekts, ne savstarpējās mācības. Tāds bija tikai vienas precīzi 1930. gadu sākumā un arī flotē. Viesošanās gan notika tīri regulāri. Britu un amerikāņu militārie novērotāji ar ironisku humoru vēlāk rakstīja par to, ka šādos gadījumos abu valstu virsnieki parasti sacentušies pēc iespējams lielāka alkohola dzērienu daudzuma lietošanā, jo Krievu armijas tradīcijas bija joprojām dzīves, neraugoties uz to, ka savstarpēji nevar vienoties, pa kādā valodā viņi runās. Protams, viņi savā starpā runāja krieviski. 30. gados šis līgums tika pārslēgts vēlreiz 1934. gadā, bet taustām nekādu labumu no militārās savienības ar Igauniju pēc tam nebija. Un arī vēlāk mēģinājums izveidot Baltijas antanti praktiski bija neveiksmīgs. Visas runas un visi līgumi bija denoncēti līdz ar Molotovu-Ribbentropa paktu noslēgšanu 1939. gada augustā, kad katra no 3 Baltijas valstīm atsevišķi noslēdza savstarpējās palīdzības līgumu, ja bāzu līgumu ar Padomju Krieviju. Bet neraugoties uz to, mums jāatcerās viena lieta, proti, ka 1920. gada augustā septembrī Bulduri, Rīgas Jūrmala bija faktiski Austrumeiropas diplomātijas galvaspilsēta, vismaz uz 1 mēnesi, un tas bija ievērojams cienīgs notikums mūsu reģionam un mūsu valstī. Paldies! Paldies, Jari!